Sveiciens! Ir pavasaris, un ko mēs pavasarī, viens no darbiem, ko mēs pavasarī darām, noteikti nezāļu ierobežošana. Tāpēc mēs esam ieradušies mūsu jaunajā projektā, kompetenci centrā, kur atrodamies vienā no mūsu izmēģinājumu laukiem. Mēs novērtēsim, kādas nezāles aug šajā laukā. Šeit ir vēl viena īpatnība, kad, ja būtu rudenī apstrādāts ar herbicīdu, tad noteikti šeit arī nezāļu nebūtu vai būtu ļoti maz, bet šis ir gadījums, kad rudenī nav lietots neviens herbicīds. Uznākot uz lauka, uzreiz jau ieraugu, ka ir vienkārši masa ar nezālēm. Un pirmā mirklī, kad es ieraugu ļoti pazīstams nezāles kā madara, ir sātā panātre, ir plikstiņi, ir nauduļi, ir veronikas, ir kumeles. Uzreiz man galvā stāv mūsu galvenā herbicīda ieteikums, kas ir Zyper plus TBM. Bet papētot vēl vairāk, mēs arī ieraugam, ka ir arī viendīglapa nezāles un varam atrast mūsu jau visiem zināmo rudas smilgu, lapsastes un ir arī lāčaudzes. Ko tad mēs varētu darīt tādā laukā? Protams, mums vairs neder divdīglapa ierobežošanas produkts. Mums jāņem kaut kas spēcīgāks, un spēcīgākais tirgū šobrīd zināmais produkts uz viendīglapiem, un tieši arī uz lāčaudzām ir mūsu Broadway Stars. Bet, kā zināms, Broadway Stars visus divdīglapus nevar ierobežot, tāpēc mēs veidojam komplektu ar DMA un pievienojam virsmas aktīvo vielu dasoju. Izveidojot šo komplektu, mēs iegūstam pilnu nezāļu ierobežošanas spektru. Kā es sākumā minēju, jā, šeit it kā izskatījās, ka varētu Zyper plus TBM komplektu lietot, bet līdz ar to, ka ir šīs viendīglapa nezāles, tad jāizvēlās mūsu šis Broadway Star komplekts. Bet, ja nebūtu viendīglapa nezāles, šis būtu ideāls lauks Zyper TBM risinājumam. Tik jāatcerās, kad Zyper TBM jau arī kaut kāds 2-3 gadus lietots vienā laukā, tad vajadzētu pamainīt uz vēl vienu mūsu ļoti labu risinājumu Staran XL plus TBM.